Labvakar svētdienā, kurā joprojām ir lidojumiem nelabvēlīgs laiks, bet kā aizvadītās 7 dienas bija labvēlīgas, tūlīt arī noskaidrosim. Dumpiniekiem pavisam noteikti, jo jaunā Latvijas karte atkal kļuva veca. Šonedēļ Rojas novada doma atbalstīja Mērsraga vēlmi veidot pašiem savu novadu. Alus un vīna ražotājiem arī veiksmīgi, jo Saeima tā arī nepieņēma iecerētos reklāmas ierobežojumus. Un arī Raimonds Graube ir uzskatāms par veiksminieku, jo atšķirībā no Jāņa Maizīša balsojums viņa iecelšanai par Nacionālo bruņoto spēku komandieru Saeimā bija pozitīvs. Arī Air Baltica varēja bungas rībināt par spīti ekonomikas ministra nekompetentajai muldēšanai, kā to nosauca Bertolds Fliks. Valdība tomēr atbalstīja lēmumu palielināt aviokompānijas pamatkapitālu par veseliem 30 miljoniem latu. Tiesa plānus atjaunot lidmašīnu parku par veselu miljardu saskādē šīs nedēļas impotence debesīs. Pie veiksminiekiem pieskaitām arī tie valstī piedarošie uzņēmumi, kuriem ir palaimējies iešmaukt nemaz arī netik īsajā prēmiju saņēmēju sarakstiņā. Ja nu ir vajadzīgs kāds atgādinājums par taupību, tad šis, protams, ir īstais. Paveicies arī mūsu ekonomikai, jo mēneša griezumā beidzot esam ieraudzījuši nevis deflācijas, bet inflācijas, tātad cenu pieauguma vārgu asnu. Bet nu par visu to, kam šajā nedēļā paveicies vēl vairāk, vai arī nav veicies itin nekā. Un šādu stāstus jūs redzēsiet šovakar Elentē top 10 līdz 8 vakarā. Ko jaunu atklāja 80. gadu skandalozākās un baisākās par maniaku dēvētās Roguļova lietas vēsturiskā restaurācija Andra Grūtupa jaunākajā uz dokumentiem balstītajā grāmatā. Amatpersonu deklarāciju skaitļus pētot sīkāk var secināt virkni kopēju tendenču. Kādas tad tās ir un par ko tās liecina? Kā amatpersonu vārdi nesaskan ar darbiem savus ienākumus tērējot? Un kurš jaunieviestais nodoklis ir pats stulbākais? Kur slēpjas nespēja pateikt, vai tas darbojas vispār un cik daudz naudas tas ienes valsts budžetā? Un kāpēc to apzinoties, to mainīt vārdos gribētu visi, bet darbos neviens pat negrasās. Bez atbildēm uz šiem jautājumiem parādīsim arī to Rīgu, kura varbūt būs, bet varbūt arī nē. Atklāsim arī to, par ko baumo Saeimā, citiem vārdiem kāds skandālam ap Jāni Maizīti ir sakars ar jauno laiku. To tāpat kā visus 10 nedēļas svarīgākos notikumus atklāsim tūlīt. Televīzijas valodā tas nozīmē pēc reklāmas. Tik viegli justies stiprākam, dzerot Gutas sulas, kas dod spēku un enerģiju. Sulas, kas rūpējas par tevi. Guta – sulu eksperti. Tavām ierīcēm nepieciešams enerģijas lādiņš? Jaunā Duracell Turbo. Tik daudz enerģijas, kas neļauj apstāties. Neticami, nepārspējami, neapturami. Duracell Turbo darbojas līdz 40% ilgāk salīdzinot ar lētām sārma baterijām. Jauna ēra, jauna ēra. Jauna ēra! Pienam, desām, zivīm, sieram, maizei, miltiem. Vairāk kā 1000 precēm. Zemāka cena tagad un turpmāk. Jauna ēra, jauna ēra. Jauna ēra! Tiek samazinātas cenas uz visiem laikiem. Rimi! Tieši tev un taviem mīļajiem Knorr ir radījis pilnīgi jaunu buljonu. Jaunais Knorr buljonete piešķirs tavām maltītēm neatkārtojumu garšu un aromātu. Skat, kā tas izšķīst ēdienā. Atklāj īsta buljona garšu un aromātu. Knorr, katra maltīte ir iespēja. Asiņojošas smadzenes norāda uz smaganu slimību, kas ir galvenais iemesls zobu izkrišanai. Kamēr daža laba zobu pasta satur tikai 25%, Parodontax sastāvā ir 70% aktīvu sastāvdaļu. Parodontax zobu pasta palīdz apturēt smaganu asiņošanu. Mūs visus valdzina elegants balts smaids. Izmēģini jauno Blendamed 3D White Pearl. Rūpīga kosmētiskā baltināšana 2 nedēļās. Pateicoties ekskluzīvajai formulai ar dabisko pērļu ekstraktu, tā maigi notīra un nopulē emalju un palīdz aizsargāt pret pigmentētām apgulsnēm jau pēc pirmās tīrīšanas reizes. Atklāja pērlēm līdzīga balta smaida valdzinājumu.
Blendamed 3D White Pearl žilbinošam smaidam. Labi, jā. Nu, parunā tagad ar Reini. Čau. Zināji, ka nedēļā ir 604 800 sekundes. Man ir tādi jaunumi. Man ir jauns draugs. Baigs smukais. Man bail, ka tagad tai solārijā vienreiz izcepsies. Parunā ar Juri. Kas tev ir jauns? Man jauns traktors. Šogad mums bija tāds sniegs! Zvanīt uz ārzemēm no mājas telefona ir līdz pat 3 reizēm lētāk nekā no mobilā. Zvani uz ārzemēm, runā vismaz 5 minūtes un laimē naudas balvas. Uzzini vairāk pie 1188 un mājaslapā. Lat-Telekom. Prisma ir izdevīgs ģimenes veikals. Kefīrs rasa no Rīgas piena kombināta 2%, 1 litrs 43 centīmi. Krējums lauku Limbažu piens 25%, 300 grami 39 centīmi. Saldējums siera kūkas Ekscelence 1 litrs lats 45. Prisma. Izskatās vecāks. Blakus jaunajai Renault Megane Grand Tour. Megane Grand Tour no 9400 latiem. Tagad ar 4 gadu garantiju. Jaunais Renault Scenic no 11400 latiem. Pacients Bērziņš, lūdzu. Wow, super! Rāmāk, Bērziņ, rāmāk. Internets nāk tev līdzi. E-pastam īpaši draudzīgais Nokia E52 tagad tikai par 39 latiem. Latvijas mobilais internets. Pavasaris Alfas brīnumzemē ir klāt. Atjauno savu pavasara stilu. Krāj zīmodziņus par pirkumiem un saņem dāvanu karti uz kino. Alfa vienmēr vairāk. Akcija noris līdz 25. aprīlim. Apkārt notiek briesmu lietas. Labi, ka mūsu mājoklis ir apdrošināts. Un ja nu tā nav, pēc BTA īpašuma apdrošināšanu līdz pat 40% lētāk. 39 centīmi par kvadrātmetru mūra un jaukta tipa ēkām, 69 centīmi koka tipa ēkām. Aprēķini apdrošināšanas cenu pats, sareizini tarifu ar mājokļa platību un uzzini gada polises cenu. Pēc BTA īpašuma apdrošināšanu pa diennakts tālruni 26 12 12 12 vai BTA filiālēs. Beidzot atklāts iemesls, kāpēc dažas meitenes jūtas tik svaigi. Jaunieris krīt ieliktnīši ar vasaras aromātu. Garantē svaigumu līdz pat 12 stundām. Tik līdzīgi mežģīnēm, tik plāni. Kad tu jūties svaigi, to var redzēt. Pat tavs puisis nespēs pārstāt tevi dievināt. Mīļā mana meitene. Svaiguma sajūta, ko pamana visi. Čau! Vari atzvanīt? Man kredīts tūlīt beigsies. Es viņam kredīts nekad nebeidzas. 8. stāvā, nu? Un vēl viņš runā. Es cik viņš par to maksā? Arī gribi maksāt mazāk? Nāc uz Biti ar savu numuru. Nekādas mēneša maksas. Zvani tikai par 3 centīmiem uz citiem tīkliem un visā Bites tīklā bez maksas. Apskaužams piedāvājums. Bite. Man ir laimējies, ka man ir tik daudz spēka viņus visus mīlēt. Pumpan – sirdzāles, kas mazina sirdsglauves, pazemina asinsspiedienu un uzlabo sirdsdarbību. Aprīlī ar savu Audi un Volkswagen uz auto favorītu. Bezmaksas ritošās daļas diagnostika, servisa darba stunda tikai 12,5 latu. Atlaides rezerves daļām būs visos Latvijas auto favorītos aprīlī. Ar tādu atlaidi grēks nepirkt. Pavasarīgi aksesuāri tagad no 99 centīmiem, bet krēsls Regata tikai par 79 latiem. Grēks nepirkt, kad tirzniecības centrā Spice Home tādas atlaides. Tavas jūtas ir tik spēcīgas, ka parunāt vairs nav iespējams. Raksti. Rakstītam vārdam ir spēks. Rakstītam vārdam ir superspēks.
Īsiņas uz visiem tīkliem līdz gada beigām par puscenu, kopā ar jauno Samsung skārienjūtīgo telefonu. Pirmā iemaksa, sakot no viena lata. Rīt, 19. aprīlī, IKI izsludina atbalsta dienu pensionāriem. Uzrādot pensionāru apliecību, 10% atlaide pirkumam. Gaidām pensionārus visos IKI veikalos. IKI. Labi, labāk, lēti. Vēl labākai zobu veselībai lietojiet Parodontax mutes skalojamo šķidrumu un Parodontax zobu birsti. Lielisks piedāvājums no Werners D veikaliem. A klases veļas mašīnas no 79,99. Vīna skapji 79,99. Side by side leduskapji no 199,99. Rīgā, Rāmuļielā 3 un pārējos Werners D veikalos. Uzmanību, preču skaits ir ierobežots. Svarīgs paziņojums visiem Latelekom Virzemes televīzijas skatītājiem. Sakarā ar Latvijas pārēju uz pilnīgi ciparu TV apraidi un pakāpenisku analogās apraides izslēgšanu Latvijas valsts radio un televīzijas centrs no 20. līdz 22. aprīlim veiks televīzijas kanālu pārkārtošanu radiofrekvencēs. Šo darba rezultātā uzlabosies kanālu uztvaramība visā Latvijas teritorijā un palielināsies maksas kanālu apraides zona. Lai netraucētu televīzijas skatīšanos, plānotie darbi notiks nakts stundās no 1 līdz 5 laikā no 20. līdz 22. aprīlim. Tas nozīmē, ja ieslēdzot televizoru Virzemes televīzijas skatītājs programmas vairs neredz, ir jāveic kanālu automātiskā pārskanēšana. Tā dekoders pats atradīs jaunās kanāla frekvences. To var izdarīt šādi. Atrodiet dekoderu satura rādītājā izvēlni programmu meklēšana. Izvēlieties automātisko meklēšanu sadaļā meklēšanas režīms. Spiediet OK, izvēlnēs sākt meklēšanu. Automātiskās kanāla meklēšanas pamācību jūs varat atrast arī dekoderu vai televizoru lietošanas instrukcijā. Antena nav jāregulē. Ja kanāla meklēšana neizdodas paveikt pašiem, lūdzu meklējiet informāciju mājaslapā www.latelekom.lv vai zvanot uz 177. Šīs izmaiņas neatiecas uz skatītājiem, kas pašlaik lieto kabeļtelevīzijas, satelīttelevīzijas un interaktīvās televīzijas pakalpojumus. Give a little time for the child within you. Don't be afraid to be young and free. Undo the locks and throw away the keys and take off your shoes and socks and run you. La, 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 la. Give a little time for the child within you. Don't be afraid to be young and free. Atklāj īpašu braukšanas sajūtu. Saņem lielisku piedāvājumu pie sava Toyota pilnvarotā pārstāvja. Mēneša maksājums no 85 latiem. Atceries, aprīlī ar savu Audi un Volkswagen uz auto favorītu. Atlaides rezerves daļām līdz 70%. Servisa darba stunda uz pusi lētāka. Ritošās daļas diagnostika bez maksas. Visu aprīli. Dāmas un kungi, man ir gods paziņot pirmoreiz Latvijas kriminālās un detektīvu žurnālistikas vēsturē raidījuma Degpunktā karstākā tematika ir apkopot speciālā žurnālā Degpunktā. Pieprasiet jauno žurnālu visās Latvijas preses tirdzniecības vietās. Šovakar raidījumā atklāsim arī, cik spēcīgus jokus pasaulē nu jau plēš par visnotaļ spēcīgo vulkānu izvirdumu Īslandē. Parādīsim arī, kurš ir stulbākais nodoklis Latvijā, bet kur atcelšanai mums arī prāta un spēka nepietiek. Būs arī versija par to, kāpēc Saeimā tika izgāsts balsojums par Jāni Maizīti, bet sākam ar topa 10. vietu par to, kas otrā pasaules malā ies vaļā jau 1. maijā. Lai gan aizvakar tika uzsākta 100 000 vējā plandošo plāksnīšu uzstādīšana Latvijas Stendā Expo izstādē, kaut kas miera mums tomēr neliek. Kad līdz izstādes atklāšanai atlikušas tikai 12 dienas, stenda veidotāji ir knapi tikuši laukā no būvbedres. Un ir pilnīgi skaidrs, ka Expo atklāšanas dienā 1. maijā Latvijas paviljons nebūs pabeigts. No ārpuses gan viss būšot gatavs, taču vēl vismaz 2 nedēļas pēc tam būs nepieciešams, lai sakārtotu tās lietas, kas saistītas ar paviljonu funkciju,
funkcionēšanu, apmeklētāju plūsmām, ēdināšanu un arī tirdzniecību. Jāsaka, naudu dalībai šajā izstādē mēs arī veicām ne tajā elegantākajā veidā, un vienalga tās pietrūks un šķiet, ka atkal jau nāksies bāzt roku valsts budžeta neīpaši dziļajā kabatā. Šanhai, protams, ir tālu un plānotie 90 miljonu apmeklētāju šķiet daudz, un ir arī cerības, ka Turīnas Olimpisko spēļu gravējs aerodījuma tunelis atstās vajadzīgo iespaidu. Tomēr mums ir kā anekdotē ar beigās tomēr atrastajām sudraba karotītēm, rūgtums tomēr paliek. Finansiāli grandiozākā ziņa šajā nedēļā izskanēja par atjaunoto ieceri Rīgā veidot tādu kā Lasvegasas Disneylandas filiāli. Viena vieta koncentrētu spēļu un izklaides elīti ar viesnīcām un visu, kas pie tā pieders. Edgara Reikmana šonadēļ sūtījām izlūkos, vai tiešām šāds plāns ir reāls, jeb tā būs vēl viena gaisa pils vai sapņu dārs. Galu galā vērienīgu plānu Rīgai nav trūcis nevien pirms pāris gadiem, bet arī pagājušajā gadsimtā. Vai zināt, kāda tad ir tā Rīga, kuras joprojām nav? Un kādā pilsētā mēs dzīvotu, ja vien krīze būtu atskrējusi kaut pāris gadus vēlāk? Rīgu ietverošs gaisa transporta gredzens, iespaidīga centrālās stacijas pārbūve, nekad nesatikušos ielu savienojumi, pilsētas administratīvais centrs Torņakalnā, vērienīgi izklaides parki, teju 30 stāvu dzīvojamo māju, biroju un atpūtas kompleksu masīvi abās Daugavas pusēs. Ja krīze būtu aizkavējusies vismaz par pāris gadiem, visticamāk galvaspilsēta šobrīd izskatītos pavisam citādi. Būtiski mainītos centrālās stacijas apkārtne. No dzelzs tilta līdz pat Dzirnavu ielai dzelzceļa sliedes tiktu paceltas uz estakādēm, bet uzbērums norakts. Apbūve plānota gan zem, gan virs sliedēm, atļautot 24 metru augstumā. Elizabetes un Turgēņa ielas būtu apvienotas, bet stacija, autoostu un tirgus veidotu vienu trīsstāvīgu sabiedriskā transporta pārsēšanās mezglu. Rīgas panorāma būtiski mainītos arī pie Saules akmens ēkas Klīversalā. Šobrīd tur jau ielikti pamati dzīvojamo un komerciālo ēku masīvam vairāk nekā 100 metru augstumā. Šobrīd tuvējā Pārdaugavā redzami tikai vientuļi ceļam krāni. Tomēr, ja plāni īstenosies, tur slēsies iespaidīgs jaunbūvju puduris, augstumā krietni pārsniedzot blakus esošo Svetbankas ēku. Pilsētas attīstītāji trakno gadu pārdrošākās vīzijas kopumā skatāmas izstādē Tirdzniecības centrā Olimpija. Vairums projektu gan ir iesaldēti vai palikuši tikai maketos, taču tas nebiedē tagadējo Lucavsalas attīstītāju, pašvaldības kapitāla sabiedrību Rīgas pilsētbūvnieks ķerties pie teju ambiciozākās ieceres Rīgas 800 gadu vēsturē. Lucavsalu plānots pārvērst par vienu no ievērojamākām izpriecu vietām Eiropā. Pilnīgi kompleksa salas attīstība, iekļaujot ūdens atrakciju parkus, iekļaujot karuseļus, iekļaujot zooloģisko dārzu, iekļaujot iespēju braukāt ar riteni pastaigām. Tāpat laikā, protams, ir veikali, ir viesnīcas, ir iepirkšanās. Vienā sektorā ir paredzēts arī slēgtais slēpošanas kalns, ņemot vērā, ka tās ziemas mums, izņemot šo ziemu, nav nemaz tik dižas. Lai arī šobrīd lielākajā daļā Lucavsalas nav pat komunikāciju, un tur saimnieko vien mazdārziņu īpašnieki, salas apbūves plāni cita starpā paredz jahtu piestātnes, inženieru domas brīnumu muzeju, amerikāņu slidkalniņus, akvaparku un kazino. Salas mērķa auditorija gan pagaidām vēl ir pretrunīga. Pēc attīstītāju teiktā, Lucavsala spētu konkurēt ar Parīzes Disneylandu, taču vienlaikus būtu arī Latvijas atbilde azartspēļu mekai Lasvegasai. Lasvegasa vai kaut kas tam līdzīgs, tātad šīs izklaides un iespējas atpūsties tiešām tiek koncentrēti. Vairākus miljardus vērtais salas projekts tikko kā piedāvāts Kannu gada tirgū un izpelnījies interesi. Tuvākajā laikā Rīgā ieradīšoties ASV izklaides gigantu pārstāvji. Rīdzinieki cer, ka investorus projektam izdosies atrast. Tikmēr Rīgas galvenais arhitekts Jānis Drīpe komentāros par nākotnes Rīgu ir piesardzīgs. Izklaides salas ideja ar viņu nesot saskaņota un pagaidām eksistē vien attīstītāju prātos un prezentācijas materiālos. No arhitektūras viedokļa, jebkuram projektam Rīgā ir jāatbilst starptautiskajām UNESCO prasībām, kā arī jāiekļaujas pilsētas kopējā ainavā. Tādēļ iedomātā un reālā Rīga būs divas dažādas pilsētas. Vienkārši jābūt izteikti piesardzīgiem ar prognozi. Es domāju, ļoti daudzas lietas tiešām nerealizēsies ne tuvākos 5, ne 10 gados.
Lai arī piedāvājumā ir pietiekami kvalitatīvi projekti, daudziem tomēr raksturīga lieluma mānija pirms krīzes gāzi grīdā domāšana skārusi arī arhitektūru. Šis ir pilnīgi un noteikti salikums, tas tāds šodienas šķērsgriezums, kas parāda varbūt tos maldīgos ceļus, ko mēs domājam 3, 4, 5 gadu atpakaļ, ka mēs visu varēsim, ka būs neierobežotas iespējas, mēs iesim augstumā, plašumā, neierobežotos kvadrātmetros. Šobrīd, kā Latvijā tā Rīgā, iedzīvotāju skaits nepielūdzami sarūk. Iespējams, tieši aplumais pieņēmums par Rīgu kā bezgalīgi augošu pilsētu bijusi viena no būtiskākajām attīstītāju kļūdām. Utopiska, pārlieku optimistiska, balstīta vēlmē gūt ātru peļņu, tik nesaudzīgi pirms krīzes arhitektūras galvenās līnijas raksturo Rīgas koncertzāles autors Andis Sīlis. Praktiski visi investori vēlējās ātri nopelnīt. Viņi nedomāja par kvalitāti, bet viņi domāja par ātru peļņu. Ātra peļņa no investoru puses nozīmē maksimāli lētu uzbūvēt, maksimāli ātri pārdot. Tie projekti, kas ir taisīti pēc šādas loģistikas, viņi šobrīd ir tuvu bankrotam. Investori ir iemācījušies, es ceru šo stundu, ka tev jābūvē vispirms kvalitatīvi, un tikai tad tu varēsi būt veiksmīgs. Uzlabojoties ekonomiskajai situācijai, speciālisti gan pieļauj, ka vismaz daļa šobrīd iesaldēto ideju nākotnē tiks realizētas. Latvijas šī brīža iespējas piesaistīt naudu vērienīgiem nekustamā īpašuma projektiem gan tiek vērtētas pretrunīgi. Investors, privāta persona, investors banka, investors, jebkāda finanšu institūcija, kur aizdod, jeb finansē kādu projektu realizāciju. Viņš būs tas, kas izvērtēs šobrīd ļoti kritiski tos riskus un kāda ir šī projekta realizācijā. Vispār pieņemts šobrīd tendence ir, ka investīcijas, ja investors skatās uz ļoti zema riska projektiem. 2000. gadā, kad šeit bija daudz zemāka pirktspēja un koprodukta līmenis bija zemāks nekā ir šobrīd, vai tad mēs bijām nekonkurētspējīgi? Mēs bijām zināmā mērā konkurētspējīgi. Reālākās investīciju iespējas esot biroju ēku celtniecībā un dažādos transporta risinājumos, piemēram, Ziemeļu pārvadā. Tikmēr pasaules lielākais izstāžu organizētais Messe Frankfurt jau izlēmis savu nākamo kongresu un izstāžu kompleksu būvēt pļavās pie lidostas. Investoru interesi par Latviju ne tikai varētu būt, bet arī ir, acīm redzot, tieši faktors tas, ka ir Eiropas Savienība, Eiropas Savienības robeža ar austrumiem, noteikti kā pievilcīgais faktors un tā kā, šeit tiešām pavērs tā reālā nākotne. Visai ambiciozi plāni Rīgai nav gājuši seceni vēl pirms brīvā tirgus ekonomikas. Piemēram, šāda izskatījās 70. gados plānotā Dzirnavu ielas paplašināšana. Savukārt šis ir plānotais Deglava un Dārzciema ielu krustojums. Kā norāda arhitekts un vēsturnieks Jānis Lejnieks, īpašs pilsētas reformātors bijis prezidents Kārlis Ulmanis, tautā pat izpelnoties iesauku Namplēsis. Uzskatot, ka Rīgai jābūt latviskai, Ulmanis plānojas nojaukt teju visas vēsturiskās būves. Bija dažādi priekšlikumi, kā veselus kvartālus varētu nojaukt un vietā būvēt tepat Vecrīgā jaunas modernas sēkas. Piemēram, tur, kur tagad ir mums zināmais okupācijas muzejs un Strelnieku laukums, tās ēkas negāja bojā, kas tur atradās, protams, kara laikā, bet tās ir nojauts 38. gadā, lai būvētu pilsētas valdes namu, augstceltni, kas būtu augstāk par Pētera baznīcu. Vairākas ieceres Ulmanim savulaik izdevies realizēt, tostarp arī doma laukuma izveidi, līdz ar zemi nolīdzinot veselu Vecrīgas kvartālu. Savukārt citas, iespējams pat paradoksāli laimīgā kārtā, pārtraucis karš. Latvijas jaunākajā vēsturē līdzīgu efektu radīja ekonomiskā krīze, pašteidzīgiem attīstītājiem, liekot apstāties un padomāt divreiz. Pēc pilsētu plānotāju domām šādas pārmaiņas ir uz labu, jo vieš cerības, ka rīdzinieki savas pilsētas veidolu turpmāk vērtēs daudz kritiskāk. Edgars Eikmanis, Rojas Brants, LNT. Savā ziņā labi arī tas, ka mums ir zināma atbilde uz mūžu seno jautājumu, vai Rīga jau gatava. Vēl gan tikai vajadzētu tikt galā ar tām daudzajām pagaidus būvēm, kuras Rīgas sejā bieži vien ir kā tādas pubertātes vecuma pumpas. 8. vietā par Kirgistānu, kura ir tuvāk nekā domājam.
Kirgistānas nemieru atbalsts Latvijā joprojām nerimstas. Šonedēļ tika pieļauts, ka gāztais un vēlāk arī demisionējušais šīs austrumu valsts prezidents Kurmanbeks Bakijevs patvērumu varētu meklēt tieši Latvijā. Iemesls šķiet pavisam vienkārši, jo šonedēļ šeit uzturējās viņa dēls Maksims Bakijevs, kurš savā zemē šobrīd tiek turēts aizdomās par $300 miljonu izsaimniekošanu, un kuram, kā izrādās, ir kopējs bizness ar Valēriju Belakoņu. Jā, ar to pašu, kuram savukārt ir kopējs ieguldījumu fondu bizness ar mūsu finanšu ministru Einaru Repši. Maksims gan jau esot devies prom no Latvijas, savukārt viņa tēvs esot patvērumu radis Kazahstānā. Toties Latvijā paliek Einars Repši, kur nopelnīto naudu topā mēs vēl pieminēsim. Daudzi no jums iespējams atceras tos laikus, kad vispārēju baiļu vadīti kungi savas dāmas nekur nelaida vienas. Pagājušā gadsimta 80. gados izvarošana un slepkavību virkne Latvijas sabiedrību bija burtiski sastindzinājusi. Par manieku dēvētā Rogoļova lieta gan vēlāk tika atklāta, tomēr to joprojām dēvē par baisāko un asiņaināko Latvijas kriminālistikas vēsturē. Tagad, vairākus gadu desmitus vēlāk, dokumentāli restaurējot lietas izmeklēšanu, atklājas daudz jaunu detaļu. Par to, ko noklusēja Čeka un cik daudz nevainīgu cilvēku tika notiesāti īstā noziedznieka vietā. Ar grāmatas Manieks autoru Andi Grūtupu tikās mans kolēģis Ivo Jurkāns. Staņislavs Rogoļevs. Laika posmā no 1980. gada beigām līdz 1982. gada maijam viņš baiļu spriedzē turēja visu Latvijas PSR. Šajā laikā viņš paguva uzbrukt 21 sievietei, pusi no saviem upuriem aizsūtot citā saulē. Mūsdienās par to ikdienas vēstītu interneta portāli un ziņu pārraides, taču tolaik prese klusēja. Cilvēki varēja tikai nojaust, kaut kas notiek. No mutes mutē klejoja baumas par slepkavību virkni. Vilcienos un stacijās patrulēja milicija. To, ka republikā siroja seksuālais maniaks, iedzīvotāji uzzināja tikai tad, kad bija jau notverts. Klusēšanai vairāku gadu garumā bija pamats. Viss tā Rogoļova epopeja, tā ir faktiski tā veselu gadsimta garumā, ja mēra pat lielākā operatīvās darbības kļūda Latvijas vēsturē. Jā, pat lielākā, cita lielāka tāda, ja lieto to krievu vārdu promaha, ja vispār nav, jā. Tā kā tas skaits, kad virknei darbinieki, kuri vēl pie veselības, jā, un viss, ka tas nav visai patīkami to lasīt droši vien un šo vēsturi atcerēties, bet es vēlreiz gribu teikt, ka visi tie bijušie milicijas darbinieki un prokuratūras izmeklētāji, es domāju, izstāstīja ļoti atklāti, jā. Smēķēdams cigareti, advokāts Andris Grūtups par Rogoļeva lietu stāsta pēc rūpīgas iedziļināšanās tās niansēs. Mājā iznāks viņa sarakstīta grāmata Maniaks. Tāpēc šodien par teju 30 gadu senajiem notikumiem sabiedrība varēs uzzināt vairāk nekā toreiz. Taču no otras puses, par spīti gadu skaitam un varas maiņai, daļai informācijas par Rogoļevu nezinām iemeslu dēļ joprojām nav ļauts tikt atslepenotai. Grūtups uzskata, ka tādu lietu varētu izprast vēl dziļāk, taču grāmatai pieticis arī ar esošajiem faktiem. Man nedeva operatīvo lietu, kas ir saglabājusies, jā. Un man kaut kā neizdevās piekļūt arī cietuma operatīviem materiāliem, ko es gribēju redzēt. Ar līdzīgām dīvainībām pirms vairākiem gadiem saskārās arī raidījuma Degpunktā žurnālists Kārlis Seržants. Viņš rakstīja scenāriju filmai par Rogoļevu. Skaļākā un pretrunīgākā krimināla lieta Latvijas vēsturē, taču materiāli bija nolēmti iznīcībai. Man izbrīnīja fakts, ka šī lieta bija faktiski tādā pussaglabātā stāvoklī. Jo bija kaut kāds laiks, kad augstākā tiesa it kā tīrījusi savus pagrabus, un tur ļoti daudz 60. un 70. gadu lietas vispār izgājis nebūtībā. Jo daļu paspēja it kā paņemt arhīvus, daļu paņēma viens entuziazists no Policijas akadēmijas, bet arī daļa materiāli bija pazuduši. Piemēram, es lietā varēju izlasīt, ka ir notikusi filmēšana, kur ir notikusi liecība pārbauda uz vietas. Tad šī te video vairs nebija atrodama. Skatoties šodienas acīm, var tikai minēt sakritība vai tomēr likumsakarība. Staņislavs Rogoļevs bija milicijas slepenais aģents. Cilvēks, kuru uzdevums bija informēt par notikumiem kriminālajā vidē.
Sākoties izvarošanu un slepkavību sērijai, viņam bija jāvāc informācija arī par šo noziegumu. Faktiski jāziņo pašam par sevi, tādējādi pamatīgi saputrojot izmeklētāju pēdas. Visādi citādi Roguļevs bija pretstats tēlam, kurš nāk prātā minot vārdu maniaks. Tas nebija melnā lietusmētelī tērpies vīrs ar atbaidošu smaidu. Bijusī izmeklētāja Rita Ksēnoka viņu atceras citādu. Viņš bija diezgan labģērbies, tumšiem matiem, tāds izskatīgs. Bez tam vispār laikam tas, ka viņš tik ilgi atradās ieslodzījuma vietās, arī viņam deva iespēju tā kontaktēties ar cilvēkiem un atrast tādu kaut kādu ticību sev. Jo nebija tā, ka viņš uzbrūk bez kaut kādas iepriekšējas pazīšanās. Tā laika izmeklētāji pārāk vēlu saprata, ka tas ir tiešām viens cilvēks un ka tas ir tiešām maniaks, jo viņa noziegumus vairākas reizes arī piedēvēja citiem cilvēkiem. Un bija pat situācija, kas notika aizkrauklē uz to pusi, kur arī tika noslepkota jauna meitene pie dzelzceļa. Tad šī noziegumā pat tika apsūdzēti 2 citi cilvēki un pat, manuprāt, tika notiesāti. Man pat liekas, vai vienam tas nebeidzās ļoti slikti cietumā. Kad maniaku beidzot sagūstīja, kas notika visai komiskā veidā, pārbaudot kādu adresi, to paveica viens milicijas darbinieks ar šoferi. Tiesa Roguļevam piesprieda augstāko soda mēru – nāves sodu. Roguļevam bija cerības, ka tiks atzīts par nepieskaitām. Viņam pat tas bija solīts, jo kā nekā, kurš normāls cilvēks tad izvaro arī mirušas sievietes. Tur ne tiesai, ne izmeklēšanai pilnīgi nekādas šaubas neradās, ka viņš ir pieskaitāms, ka viņš atbild par savu rīcību un arī atbildēja. Rietumu prese tā laika centās apgalvot, ka Roguļevs ir nepieskaitāms un viņu nedrīkst pat sodīt. Ja? Bet, grūti pateikt, kā tur īsti bija, bet viņš tika atzīts par pieskaitām. Iespējams, ka lēmums tiks sagatavots tikai ar vienu mērķi – notiesāt. Roguļevs regulāri lietoja seduksēnu. Tā ir viela, kas novērš baiļu un trauksmes sajūtu. Tagad ir grūti pateikt, cik liela nozīme piešķirta dažādām niansēm. Tāpēc savā ziņā grāmatu Grūtups sauc par mācību vielu, jo kļūdu, kas pielaist tvarstot un izmeklējot, šo lietu netrūkst. Pēcdienas darbā jau nekas nemainās. Ja? Tās metodas jau paliek tādas pašas, kādas viņas ir. Tās ir mūžīgas. Ja? Tā kā jebkurai vēsturei jau arī nozīme ir mūsdienās. Ja? Jo vēsture atkārtojās, ja? Kļūdas arī atkārtojās. Ja? Un labāk, jebkurā gadījumā labāk ir par šo vēsturi zināt. Protams, tādos lielos apjomos no vēstures neviens nemācās. Ja? Jo, ja no vēstures mācītos, tad vēstures nebūtu kā tāds. Ja? Būtu viens teicamnieku maršs. Ja? Bet ir atsevišķi cilvēki, kas tomēr izdara secinājumus. Ja? Un dēļ tiem arī faktiski ir vērts strādāt. Ja? Ivo Jurkāns, Sergejs Zavarotņevs, LNT. Tik tālu par Elle zemes virsū. Šonedēļ Elle bija arī debesīs, jo mēs uzzinājām pavisam uzskatāmi, kā ir tad, kad elfi dusmojas. Par to top 6. vietā. Islande, kuru gandrīz bankrotā iedzina spēles ar visas pasaules un jo īpaši ar britu naudu, tagad dzen bankrotā tos, kas pelna naudu Eiropas debesīs. Vulkāna izvirdumā radītais kvarca un izmešu putekļu miljoniem tonu lielais mākonis jau kopš ceturtdienas ir pilnībā bloķējis gaisa satiksmi visā Ziemeļa Eiropā. Patiesībā tas ir absolūts bezprecedenta gadījums, ar kādu avio industrija nav sadūrusies, kopš brāļi Raiti pirmo reizi pasaules vēsturē no zemes atrāvās. Haoss lidostās, miljoniem gaidošu pasažieru, desmitiem tūkstoši atceltu lidojumu, turklāt ar visai bēdīgām izredzēm uz kārtību tuvākajā laikā. Ironiski, bet Latvija atkal cietos visvairāk, jo mākonis esot apstājies tieši virs mums, mazkustīgi pārvietojas un slīd leju. Bet, starp citu, pasauli par to jau pasmaida, jo internetā par vulkānu un tā izmesto mākoni jau klejo arī dzen pirmie joki.
Viens no jokiem ir šāds, ir saņemta ziņa no Islandes. Mēs karojam pret Gordonu Braunu, kurš pret mums ir vērsis teroristu likumus. Mums gan nav spēcīgu ieroču vai resnu stobru, toties mums ir daži vulkāni ar dziļu dibenu. Eiropa piedod par lidmašīnu kavēšanos, mēs mērķējām uz Londonu, bet jūs saprotiet, ir grūti būt precīzam ar tādu vērķi kā vulkāns. Ja nu gribat vēl vienu joku, tad tam ir sakars ar angļu valodu. Angliski tas skan, ka briti gribēja savu naudu, angliski tas nozīmē cash, bet tā kā islandiešu alfabētā nav C burta, viņi dabūja tikai ash, vienkārši tulkojot pelnus. Un smaida arī kāds tepat Delfu komentētājs interneta vietnē. No vulkāna mums ir vismaz viens labums. Mums nebūs pašiem jākaisa sev pelni uz galvas. Tā kā 3 mēneši ir pietiekami ilgs laiks, lai novērtētu, kā sokas ar jauninājumiem nodokļu politikā, LNT Top 10 vēlējās uzzināt, cik veiksmīgs ir bijis visstrīdīgākais no tiem tā sauktais auto nodoklis. Gatis Suhaveckis, kurš pētīja, kā notiek šī nodokļa administrēšana un vēlējās uzzināt, cik daudz naudas tad tas ir ienesis valsts budžetā, noskaidroja, ka šobrīd par to nav vairāk skaidrības kā gada sākumā. Toties tagad to daudz nekautrējoties dēvē par stulbāko nodokli, kāds mūsu pusē redzēts. Un lai gan šī ir acīm redzama muļķība, kas diezgan dārgi maksā, kāpēc vārdos to gribētu mainīt visu, toties darīt neviens pat negrasās. Dienesta auto nodokļa ieviešana izraisīja sašutuma vētru. To nosauc par pēdējā laika stulbāko lēmumu un pilnīgi absurdu nodokli. Turklāt neviens nespēja paskaidrot, kā tas maksājams. Arī uzņēmējam Manam Setam, kurš no Indijas caur Latviju piegādā kravas Krievijai un citām valstīm, bija daudz jautājumu, bet nevienas atbildes. Jaunais nodoklis darīja viņu nervozu. Automašīnā izmantošana diena vai vakara mēs nevaram kontrolēt šito. Nezinu, kad mēs esam transporta firma, mums būs darba vakara, vēlu vakara vai ne. Kā es varu kontrolēt? Varbūt darbinieki paši iesi kaut kur. Un policijas pateiks, viņam iedod mani dokumenti, parādi mani, maksāja vai ne. Jaunā nodokļa aprēķināšana liela mīkla bija daudziem, pat valsts prezidentam. Vai visiem ir skaidrs, kā šis nodoklis darbosies? Man nav skaidrs, un droši vien lielākā daļai iedzīvotājiem nav skaidrs, kā darbosies šis nodoklis. Pat tad, kad jau bija pagājis mēnesis, kopš jaunais nodoklis 1. janvārī stājās spēkā, ne santīma par dienesta auto izmantošanu privātām vajadzībām valsts budžetā nebija samaksājuši Saeimas deputāti. Parlaments, kas pats pieņēma šo jauno nodokli un kurš tagad jāievēro ikvienam, saviem spēkiem ar tā ieviešanu tā arī netika galā, vēl tikai rēķināja un gaidīja Finanšu ministrijas paskaidrojumus, kā tas vispār maksājams. Saeimas priekšsēdētājs nenoliedz, ka nodokļu nemaksāšanu un tiesisko nihilismu daļēji veicina pats parlaments, nosakot tādus nodokļus, ko neviens nespēja administrēt. Piekrītu, ka nav nekā sliktāka, kā pieņemt likumu, kuru neviens tāpat nepildīs. Ir pagājuši 4 mēneši, un arī deputāti iemācījušies sarēķināt dienesta auto nodokli. Tiesa gan to maksā tikai 5. daļa deputātu – 21. Vai maksā visi, kam tas būtu jādara, nav iespējams noskaidrot, jo dienesta auto izmantošana privātām vajadzībām gulstas uz katra deputāta sirdsapziņas. Šajā gadījumā nevienam nav pienākums pārbaudīt, cik godprātīgi ir deputāti. Par pirmajiem 3 mēnešiem valsts budžetu deputātu maksātais nodoklis par dienesta auto izmantošanu kopumā papildinājis par nepilniem 2000 latu. Arī uzņēmēji tagad ir saņēmuši skaidrojumu, kā jāaprēķina nodoklis. Grāmatvežu asociācijas vadītājs stāsta, ka vairums viņas klientu nodokli maksā, jo jaunā kārtība izrādījusies izdevīgāka par veco. Gada sākumu viņa gan atceras kā murgu, jo saprotamas informācijas vietā ierēģi snieguši vien pretrunīgu interpretāciju pašu izgudrotajam nodoklim. Unikāli tā bija vienreiz. Es domāju, ka mums tā kā krīzes skartai valstī būtu ar šo te piemēru arī, es nezinu, mums visiem grāmatvežiem būtu tā, ka jāsasauc konferenci un Eiropas dalību valstīm jāparāda, kā mēs varam 1 vai 2 mēnešos pielāgoties visu nozari. Ja, un sākt maksāt šo nodokli, pārliecināt savus klientus, ka viņi ir jāmaksā. Ja, jo man liekas, ka nevienā valstī tas nav iespējams izdarīt.
Tomēr jēzgāp jauno nodokli joprojām nav beigusies. Pēc tam, kad paši grāmatveži ierēģņu vietā ieviesa tādu dienesta auto nodokļa atskaitas formu, kas apmierina gan uzņēmējus, gan valsts ieņēmumu dienestu, nākuši jauni kreņķi. Pēc Lienītas Caunas teiktā, neviens uzņēmējiem un grāmatvežiem joprojām nespēja skaidri pateikt, kā pareizi aprēķināt pievienotās vērtības nodokli par iztērēto degvielu. Skaidrojuma vietā Vīd tikai piestādot rēķinus. Mēs esam jautājuši, pagaidām to, ko mēs asociācijā esam apkopojuši informāciju, ir pat pirmie uzrēķini, lai cik tas nebūtu bēdīgi, ja, par šo te PVN. Uzņēmēji joprojām sūdzas, ka jaunā nodokļa aprēķināšana palikusi līdz galam neizskaidrota. Auto nodoklis ir viens no karstākajiem jautājumiem, kas tiek uzdots ekonomikas ministram. Finanšu ministrija gada sākumā prognozēja, ka nodoklis valsts budžetu papildinās par 38 miljoniem latu. Pagaidām nav nekādas skaidrības, kā prognoze pildās. Tas kļūs zināms tikai pēc pāris nedēļām, kad Vīd izanalizēs uzņēmēju iesniegtās nodokļu deklarācijas par pirmo ceturksni, kuras bija jāiesniedz līdz 15. aprīlim. Lienīta Caune uzskata, ka 38 miljonu ieņēmums ir izzīsts no pirksta un neatbilst patiesībai, jo sākotnēji ierēģi uzskatījuši, ka par dienesta auto izmantošanu samaksātajam iedzīvotāju ienākumu nodoklim nav piemērojami atvieglojumi. Pēc uzņēmēju protestiem Vīd viedokli mainīs uz pretējo. Ja jau ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kāpēc es tagad pēkšņi šauri sākušu skatīties vienā automašīnas izmantošanas jautājumā, tagad es pēkšņi nevarēšu piemērot visas atvieglojumus, ko nosaka un atļauj pats likums. Pēkšņi kardināli mainījās arī vidu nostāja. Jā, tagad mēs viņu varam attiecināt uz ienākumu, tad ir jautājums, kā valsts rēķināja šos 36 vai 38 miljonus. Viņš zināja, ka katrs šoferim, cik ir bērnu, cik ir apgādājumi, cik darba vietās viņš strādā. Man tas tā kā neliekās loģiski un liekas, ka tas ir bijis kaut kādā ārprātīgā steigā un kaut kas tikai iemests, ja, lai palielinātu budžeta ieņēmumus. Neapmierinātība ar šo nodokli vienmēr paudusi Tautas partija. Tagad tā nosūtījusi jautājumus finanšu ministram, lai saņemtu skaidrojumu, kā veicas ar šī nodokļa ieviešanu un kā tas papildina budžetu. Mēs saņemam signālus gan no pašvaldību iestādēm, gan no valsts, gan no privātām, ka neviens nesaprot īsti, kā tad īsti šī piemērošana notiks. Tādēļ mēs gribam saņemt skaidrs atbildes no finanšu ministra. Tad ir ieņēmumi, nav ieņēmumi. Ja nav ieņēmumi, kas tad tiks darīts? Kad beidzot būs pilnīga skaidrība, kā piemērot? Nesaudzīgs šī nodokļa kritiķis ir arī Saskaņas centrs. Šī partija uzskata, ka nodoklis noteikti ir jāmaina. Tas ir kārtējais repšas brāķis, izteikts brāķis. Šis auto nodoklis ir ieviests nepareizi. Tautas partija tomēr norāda, ka nodokļu izmaiņas ieviest tagad būtu sarežģīti, jo tas prasītu balsojumu Saeimā par valsts budžeta labojumiem. Arī opozīcijas partneri no Pirmās partijas Latvijas ceļu uzskata, ka ar dienesta auto nodokļu izmaiņām nav jāsteidzās. Viņuprāt, priekšvēlēšanu laiks tam nav piemērots. Man arī šis nodoklis liekas drusku jocīgs, taču es esmu uzrakstījis dokumentu, ka es viņu godprātīgi taisos maksāt un arī maksāju. Jā, lai kodīgi jau liek man mierā, jā. Tā kā es netaisos, es domāju, ka mūsu frakcija diez vai būs iniciatori un diez vai tagad ies runāt par šo nodokli. Mīļā miera labad nodokli maksā arī Latvijā strādājošais indiešu uzņēmējs. Apmēram 26 latus mēnesī par mašīnu. Viņam gan joprojām nav atbildes, kāpēc par auto jāmaksā šāds nodoklis, ja ceļi ir vēl bedraināki nekā pērn. Точно. Tas neviens neizmantoja pa ceļa remontu. Tad kāpēc? Mēs maksājam tādu. Vai es nav pilsoni, bet jūs esat pilsoni, jums jāstrīdieties ar savu valdību par šito. Gatis Suhoveckis, Aivars Baltmanis, LNT. Bet ja mēs ar valdību tiešām par šo no pirksta izzīsto muļķību strīdētos, iespējams, ka pēdējā savukārt sastrīdētos ar Starptautisko valūtas fondu, kuram savukārt šis viss bardaks, tā teikt, tika sasolīts. Un, starp citu, valūtas fonda misija ieradās pārlūkot, kas ar visu šo bardaku notiek, tāpēc ziņojums par kārtējo aizdevēju misiju topa 4. vietā. Starptautiskā valūtas fonda misija šonedēļ viesojās Saeimā un secināja, ka Latvijā neprot plānot un dokumentos
valda hauss. Paši deputāti budžeta komisijā atskaitījās kā pie tāfeles skolā. Ar visu taisnošanos, ka ne jau viņi tos dokumentus izdomā, ne jau viņi detaļās iedziļinās un ne jau viņi izlasa visus likumus, kurus paši pieņem. Un cerētā padomu vietā valūtas fonda misija vienlīdzjūtīgi šūpoja galvu. Un atkal kārtējā likteņa ironija, šo pārskata misiju vada Dankans Lāsts, kas pārlikumā latviešu valodā nozīmē pēdējais. Vai nu tas ir pēdējais, ko mēs redzam pirms krītam bezdebenī, varbūt, ka mēs esam pēdējie viņam, bet varbūt, ka pārlikums no angļu valodas vispār nav vajadzīgs un tas, kas ar mums notiek, ir vienkārši lāsts. Ja LNT top 10 pirms nedēļas pētot amatpersonu publiskotās pagājušā gada ienākuma deklarācijas secināja, ka vispārējā taupība un labklājības kritums nav nemaz tik vispārīgs, šonedēļ mēs izvēlējāmies ministru un Saeimas deputātu kabatās ieskatīties dziļāk. Svetlana Leitāna deklarācija it kā bezskaislīgos skaitļos atrada vairākas kopējas tendences, un tās, starp citu, diez ko nesakrīt ar vārdos skandināto ekonomikas sildīšanu. Kas tad kopīgs un kas ir atšķirīgs valsts amatpersonu rīcībā savu nopelnīto tērējot? Un vai deklarētie skaidras naudas uzkrājumi nav kā zīme no debesīm, ka ne viss ir tā, kā izskatās? Viens nabagāks, cits bagātāks, taču viņiem visiem ir kas kopīgs. Skaidrās naudas uzkrājumi, neusticība latam, milzīgās dividendžu summas. Tās ir tikai dažas tendences, kas atklājas valsts amatpersonu deklarācijās. Valsts maizē sēdošie par ekonomikas sildīšanu runā naski, taču savu nopelnīto lietā neliek. Atsevišķu valsts vīru ekonomikas kurināšanas izpratne aprobežojas ar naudas piebāstu zeķi. Skaidrās naudas pūriņu savu sagādājuši daudzi, piemēram, Saeimas deputāts Dzintars Jaunžēkars, Oskars Kastēns, Jānis Klaušs. Visbiežāk deklarācijās figurē cipars no 7 līdz 35 tūkstošiem latu un eiro, taču parādās arī brangāki skaidrās naudas uzkrājumi. Piemēram, Latvijas dzelzceļa valdes loceklis Ēriks Šmuks zeķē bezbailīgi glabā 245 tūkstošus dažādās valūtās. Par spīti tam, ka šogad salīdzinot ar aizvadītajiem gadiem amatpersonu skaidrās naudas uzkrājumu apjomi ir sarukuši, tie joprojām esot iespaidīgi un liecina par zināmu schēmošanu un nelegālajām naudas plūsmām, uzskata eksperti. Lielākajai daļai amatpersonu, nezinu, vai ir objektīvi viņi to savu naudu saskaitījuši. Es tā kā neticu tām amatpersonām, kuras ir uzrādījuši liels skaidrs naudas uzkrājumus. Man vienmēr ir licies, ka šie skaidrās naudas uzkrājumi principā parāda tomēr šo vides korumpētību tādā izpratnē, ka amatpersonas vēsturiski uzrādījušos lielos skaidras naudas uzkrājumus, lai, zinām, mērā leģitimizētu nākotnes vai pagātnes kukuļu ieņēmumus. Taču skaidrās naudas pūrņi nav vienīgā tendence, kas atklājas deklarācijās. Acīm redzot, Latvijas bankas prezidenta kaislīgā lata aizstāvēšana daudzus nav spējusi pārliecināt par nacionālās valūtas stabilitāti. Aizvadītajā gadā, kad visbiežāk izskanēja frāze lata devalvācija, valsts maizēs sēdošie atteicās no nacionālās naudas, savus uzkrājumus veidojot eiro valūtā. Piemēram, Saeimas deputāts Raimonds Pauls uzkrājas aptuveni 859 tūkstošus eiro un 105 tūkstošus latu. 2008. gadā latu un eiro proporcija bija aptuveni puse uz pusi. Arī deputāts Uldis Briedis, Andrejs Klementjevs un citi priekšroku dot eiro. Eiro. Tas nav priekšreklāma vēl kaut kā, bet tas ir tīri tā man personīgais iespējas, un neviens man neparlicinās, ka šodien mums ir paskatāma kaut kāda fiskālā monetārā politika, kur var dot man reālu pārliecību, ka es turēšu naudu latos. Tas ir tīri personīgais, un viņi neslēpju, bet tas nenozīmē, ka es zinu, ka būs devalvācija. Tas tīri mans sajūta. Mēs taču pievienosimies eiro drīz. Es viņas neesmu tuvākā nākotnē plānojis tērēt. Es viņas vienkārši nolīdz depozītā, lai viņas tā. Tā, ka mēs pāriesim uz eiro, tad man nekas nebūs jādara vairāk. Veidojot uzkrājumus, daudz Saeimas deputāti, piemēram, Jānis Urbanovičs, Jakovs Pliners, Dzintars Ābiķis un citi, nesmādē arī Pāreks banku. Tādējādi deputāti, pieņemot lēmumus par bankas nākotni, nevarot būt bezskaislīgi pret šo kredīti iestādi, spriež eksperti. Lems tā, lai viņu noguldījumus nekas neapdraudētu un arī, piemēram, nesamazinātu, procentus, ko viņi saņem par šiem noguldījumiem vai kā savādāk. Un tas ir tikai dabiski. Protams, šī gadījumā var teikt, ka tas sakrīt ar visu Pāreks bankas noguldītāju interesēm, un tas galā bija
iemesls, kāpēc šī banka tika glābta. Dažādi plāni un plāniņi, kā izvest valsti no krīzes, kļuvuši par mūsu ikdienu. Aiz vārda konsolidācija otrs biežāk dzirdētais termins ir ekonomikas sildīšana. Taču amatpersonu deklarācijas liecina, ka naudu tagad uzkrāj un ar darbu tik labi nesokas kā ar runāšanu. Un ražošanā esmu pavadījis nedaudz nemaz 29 gadus. Konkrētajā ražošanā. Tas saprotiet, ražošana ir tāda lieta, ka tev bija pašam jāpieņem lēmums, pašam viņš jārealizē dzīvē un jāatbild par sekām. Tas, kas ir šeit man ir ļoti patīkami, šeit ir ļoti viegli, šeit kaut kā maz kas atbild par tām sekām. Es kurinu ekonomiku, viss man nauda aiziet. Nauda netiek uzkrāta, bet aiziet tā teikt patēriņā, un patēriņa indeks ir viens no svarīgākajiem ekonomikas attīstības faktoriem. Vienmēr sakot, es pērku un nemitīgi maksāju pievienotās vērtības nodokli. Man jārēķinās arī ar to, ka 20 gadus strādājot parlamentā, es to naudu sakrājis, kas man ir 20 gadu laikā, ne jau viena sasaukuma laikā. Man jārēķinās ar to, ka es esmu zaudējis savu profesionālo kvalifikāciju. Es nedomāju, ka tā nauda, kas ir man, tā būtu tik liela, kas varētu jūtam ietekmēt kādu biznesu. Un es nedomāju arī, ka man ir īpaši liels uzņēmēju dotības. Ne visi gan ir kūtri. Piemēram, deputātu vidū Guntis Bērziņš 2009. gadā bijis aktīvākais vērtspapīru un akciju tirgū. Viņa īpašumā pērn bija ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu uzņēmumu akcijas, piemēram, Nokia un Gazprom. Man pieder akcijas te dažādos Latvijas uzņēmumos. Tā kā es zināmā mērā uzskatu, ka es ar to varbūt sildu Latvijas ekonomiku. Bez tam es varbūt šur un tur saviem draugiem esmu mazliet aizdevusi naudu šajā grūtajā ekonomiskā periodā, kas, es ceru, viņiem arī palīdz. Arī aizdevumu izsniegšana un vienam otru apdāvināšana ir kļuvis par izteiktu tendenci. Taču aizvadītais gads īpaši ienesīgs kļuvis tiem, kas steidza izmantot tā saucamo pēdējā brīža piedāvājumu un no sev piederošajiem uzņēmumiem saņēma prāvas dividendes. Vesela virkne amatpersonu, kas ir saņēmuši dividendēs summas, kas sniedzās 100 000 latu. Šie uzņēmumi dividendes ir maksājuši gandrīz vai pirmo reizi, vai tik ievērojama apjomā. Un tas, protams, ir saistīts ar labi saprotamu lietu, ar visām šī runām par dividendu aplikšanu ar nodokli. Cilvēki ir izgrābuši, ko nu var, nemaksājot, vēl legāli nemaksājot valstī viņas daļu. Piemēram, par Nothing Special dēvētais politiķis, bijušais finanšu ministrs Atis Slakteris, izrādās nebūtu nav tik nevarīgs. 2009. gadā viņš bijis varen nasks naudas pelnītājs un dividendēs vien ir saņēmis vairākus 100 000 latu. Taču politiķu un amatpersonu patiesie darījumi no deklarācijām nevienmēr var būt skaidri. Turklāt pastāv vairākas lietas, ko varot noslēpt. Noteikti, ka cilvēki domā, ka var noslēpt to, ko nevar izkontrolēt. Ja? Un nevar izkontrolēt, teiksim, grūtāk ir izkontrolēt, īpašumus, kas ir ārzemēs, ja? Vai, teiksim, ir kaut kādas finanšu lietas, banku konti ārzemēs, ja? Kur kontrolēšana institūcijām tādas tiešas pieejas nav. Aizdomu ēna par neskaidriem finanšu darījumiem šodien kritusi arī uz finanšu ministru Eināru Repši. Prokuratūrā ar iesniegumu izvērtēt Repšas darījumus un nekavējoties uzsākt kriminālu procesu vērsies žurnālists Lato Lapsa. Viņa prāt deklarācijā atrodamā informācija neuzrāda patiesos darījumus. Repšam daļēji piederot Belokoņa un Repšas ieguldījumu pārvaldes sabiedrība un iespējams ministrs nonācis ietekmējumā stāvoklī no uzņēmējdarbībā iesaistītajām personām. Repšas kunga gadījums ir traģikomisks ar to, ka es tiešām nesaprotu, kā tas var būt, ka cilvēks, kurš ir tik ilgus gadus bijis Latvijas bankas prezidents un tagad ir mūsu valsts galvenais finanšu turētājs, nespēja precīzi aizpildīt savu amatpersonas deklarāciju. Es pieļauju, ka visas šīs neskaidrības ir tikai tāpēc, ka Repšas kungs ir piegājis ļoti pavirši šai savai deklarācijai. Ministra darījumu patiesumu sācis izmeklēt KNAB. Tikmēr pats Repša apgalvo, ka deklarāciju ir iesniegts saskaņā ar likuma prasībām, norādot visus datus. Ne visas deklarācijas, bet liela daļa no šo amatpersonu deklarācijām ir jāuztver tikai kā tāds formāls dokuments, kas palīdz šiem cilvēkiem
tā teikt, atbildēt uz šo likumu prasību, bet kamēr īstenību ir ļoti attāls sakars. Arī Saeimas deputātam Aigaram Štokenbergam, kā arī Pārīgas bankas vadītājiem Nīlam Melngailim piederošo uzņēmumu Varavīksnes nami, valsts ieņēmuma dienas uz 1. februāru bija ierindojis valsts lielāko nodokļu parādnieku sarakstā. Taču kungu deklarācijas par problēmām, kādas viņiem radušās strādājot nekustamo īpašumu biznesā, nekas nav izlasāms. Svetlāna Leitāne, Aivars Baltmanis, Andris Jasinskis, LNT. Acīm redzot, šīs ienākuma deklarācijas to līdzšinējā formā ir tikai tāds papīrs, kurš, kā zināms, pārnes visu, arī atrakstīšanos. Bet top 2. vietā par valdību, kura dikti centās atrādīties ar jauniem ministriem. Valdības vadītājs šajā nedēļā ar jaunu spāru sāka pārlūkot rezervistu soliņu, jo kļuva skaidrs, kā Raināra Šlesera vadītās partijas cilvēkiem demisionējušos tautpartiešus aizstāt neizdosies. Pēc Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa atteikuma tika sākts vesels sarunu rauns ar pārējiem koalīcijas draugiem. Tomēr pagaidām valdība joprojām spēlē mazākumā. Dombrovskim kurvīti deva arī tēvzemieši, bet saspēle ar vienotību izjauca pārlieku ielgusī valdības sēde. Bez visa minētā Latvijas pirmā partija un Latvijas ceļa apvienība, kas solījusi savu atbalstu Valda Dombrovska valdībā, ir paudusi, ka vispār ir vajadzīgs tikai jauns tieslietu ministrs, jo Māris Riekstiņš ar ārlietām tiek galā itin labi, savukārt labklājības ministrs mierīgi varētu uzņemties šefību arī par visu veselības nozari. Premjers gan paziņoja, ka ir gatavs ministru vakances aizpildīt ar bezparteiskiem profesionāļiem, tomēr politiski šis manevrs var būt tuvāks bezizējai. Bet pati bezizēja šķiet, kā tāda vispār neeksistē, un ja šķiet, ka tomēr ir, vienmēr arī tad ir vairākas izējas. To, kādā veidā valdībai būtu jāstrādā ministru vakances aizpildot, jautājām arī LNT Top 10 nedēļas aptaujā. Un tajā socioloģisko pētījumu kompānijai GfK lūdzām noskaidrot internetu lietotāju atbildes uz jautājumu, kā jūsuprāt būtu jārīkojas premjeram Valdim Dombrovskim, kura vadītā valdība šobrīd strādā bez vairākiem ministriem. 1215 atbildes ir sadalījušās šādi. Premjera izvēlēto stratēģiju aizpildīt tukšos ministru krēslus jebkuriem līdzekļiem, arī izvēloties ar partijām nesaistītus cilvēkus atbalsta vairāk kā trešdaļa aptaujā, to 35%. Viņuprāt, situāciju glābtu profesionāļi, kuri līdz vēlēšanām varētu sekmīgi strādāt valdībā aizgājušo ministru vietā. 13% aptaujas dalībnieku uzskata, ka valdībai nekas īpašs nav jādara, bet jāturpina strādāt pašreizējā sastāvā, jaunus ministrus nemeklējot, bet viņu pienākumu būtu jāsadala starp esošajiem valdības locekļiem. Savukārt absolūti lielākā daļa respondentu 53% ir pārliecināti, ka Valdim Dombrovskim ne tikai nav jāmeklē jauni ministri, bet arī jāreorganizē valdība tā, lai samazinātos kopējais ministriju skaits. Izskatās, ka tēze par to, ka vislabākais rezultāts ir tad, kad katrs dara savu darbu, ir tikai teorija. Sabiedrības vairums uzskata, ka jaunu seju meklēšanai valdības solam ir tikai tāda māžošanās, ar ko Valdis Dombrovskis mierīgi var arī nenodarboties. Pietiek jau, kā ar māžošanos šonadēļ nodarbojās deputātu korpuss, un par to topa 1. vietā. Līdzšinējais ģenerālprokurors Jānis Maizītis, kurš pretendējot uz 3. termiņu prātīgi un ar apdomu, varētu teikt eleganti, šonedēļ izpeldēja cauri visām politiskajām krācēm un atvariem, un Saeimā uz balsojumu par savu apstiprināšanu faktiski ieradās saņemt apsveikumu puķes, tēlaini sakot dabūja puķes un dunci mugurā. 47 deputātiem balsojot pret, viņš amatā apstiprināts netika. Skandāls, protams, nav par Jāni Maizīti, jo galu galā cilvēku amatos nāk un iet, bet gan par deputātiem, kuri dienu iepriekš smaidot piekrītoši māju ar galvu, toties azotē, kā izrādās, bija čūsku paslēpuši. Un Maizīša lietas sakarā mēs nevaram nepieminēt versiju, kuru pusi slepeni esam saklausījuši tās augtajās kuluāru sarunās. Saeimā baumo, ka par balsojumu izgāšanu iekšēji vienojies pats jaunais Laiks, kuras deputāti parakstījušies zem mūžīgas klusēšanas zvēresta un balsojuši pret, lai to izdarītu ar garantiju. Jūs jautāsit, kāda vēlna pēc tas būtu vajadzīgs jauniem Laikam? Atbilde ir balstīta politiskā aprēķinā. Pirmkārt, par šādu rezultātu tik un tā vainos tās augtos oligarhus, kurus varētu uzskatīt par vēl lielākiem kretīniem, savukārt vienotības gaišais tēls kļūtu vēl spožāks. Otrkārt, tā pati vienotība iegūst cerības savām rindām pulcēt visnotaļ
izvēlējusi spēcīgu kandidātu, un jo esot arī tāds plāns aicināt Jānu Maizīti savā pulkā. Un treškārt ar šādu gaumīgu pēdiņās izgāšanu pats Maizītis ir iemantojis tādu kā cietēju tēlu, un vienotības sarakstam tāpēc ir vienkārši īsts atradums. Īsāk sakot, nevis nejaušība, bet smalki, jā, arī cīniski aprēķināta sazvērstība, kas lieku reizi atgādina, vēlēšanas jau ir pēc 5 mēnešiem. Bet nu jau pēc īsa brīža kārta būs LNT ziņām, kurās iespējams uzzināsim, vai ir kas mainījies cerībās pacelties debesīs un arī nolaisties, kā arī pēdējie šīs dienas jaunums. Studijā ir mans kolēģis Ivo Goldmanis. Labvakar, Ivo. Labvakar, Harald. Laikam ir tā, ka tam, kam ir lemts staigāt, nav lemts lidot. Vismaz pagaidām. Vismaz pagaidām, jā, vismaz līdz rītdienai, un par to, cik ilgi vēl turpināsies šis gaisa satiksmes hauss, mēs uzzināsim pēc brīža ziņās. Bet mēs, protams, tiekamies ar jums jau pēc nedēļas, kura varbūt nesīs arī jaunus ministra vārdus, bet pavisam noteikti beidzot patiesi siltu pavasari. Lai labs vakars jūs mājās un uz tikšanos! Esiet sveicināti klāt sestdienas vakara LNT ziņas. Studijā Ivo Goldmans, bet vispirms īsumā par galvenajiem tematiem ziņās. Īslandes vulkāna izvirduma radītā pelnu mākoņu dēļ gaisa satiksme Latvijā un apmēram 20 citās valstīs joprojām ir slēgta. Desmitiem tūkstoši cilvēku šodien pēdējā gaitā izvedīja bojāgājušo Polijas prezidentu un viņa sievu Mariju. Valstī joprojām nav noteikts, kas atbild par piejūras zonas apsaimniekošanu, vai tādēļ peldēt gribētājiem šovasar nāksies sauļoties līdzās pašu atstāto atkritumu kalniem. Gaisa telpa virs Latvijas Īslandes vulkāna izvirduma pelnu mākoņu dēļ joprojām ir slēgta un joprojām aizliegt visi lidojumi no lidostas Rīga. Civilās aviācijas aģentūra seko līdzi meteorologu prognozēm un atkarībā no tām nosaka atļaut vai aizliegt lidojumus Latvijas gaisa telpā. Un, lai uzzinātu jaunāko informāciju par pašreizējo situāciju, esam sazinājušies ar aģentūras direktoru Māri Gorodcovu. Labvakar, Gorodcov kungs, sakiet, kāds ir pēdējais lēmums par gaisa satiksmes pārtraukumu virs Latvijas? Viņi ir slēgta līdz 9:00 no rīta. Kādas ir prognozes, cik ilgi šis liegums varētu saglabāties? Grūti teikt. Rīt 9:30 mēs visi tiekamies pie satiksmes ministra, tad noformulēsim to savu nostāju, kāda tad Latvijai būs tām iesaistītajām pusēm. Mēs arī tad ļoti aktīvi sāksim strādāt ar kaimiņu valstīm un ar Eiropas starptautiskajām organizācijām, jo ko mēs arī novērojam, kad viena otra valsts tik pa brīžam dažādas augstums vai augšējo gaisa telpu, zemāko gaisa telpu, ik pa brīžam atver un aizver, bet tas nekādu tādu pozitīvu efektu nedod, jo viņas visi darbojās individuāli. Teiksim, ja tur jau ir jābūt kaut kādām kolektīvam lēmumam, vismaz kādu kaimiņu valstu ietvaros saskaņotam, tad, lai tas dotu kaut kādu efektu. Vairākas Rietuma Eiropas aviokompānijas šodien veic testa lidojumus bez pasažieriem. Ja kāda izteiktu vēlmi šādus izmēģinājumus veikt arī Latvijas gaisa telpā, vai jūs to atļautu? Domāju, ka jā, uz viņu pašu atbildību. Domāju, ka jā. Līdzīgi kā citās valstīs, tas tad iet uz pašu atbildību. Tad. Un sakiet, kāda ir pēdējā informācija par Eiropas lidostām dienas gaitā pēcpusdienā, jo īpaši parādījās informācija, ka dažas lidostas darbība ir atsākušas? Tas ir tas, ko es saku, kad epizodiski Francijā, Vācijā, Nīderlandē ik brīžam atjauno to satiksmi, bet tā kā tad
vai nu tikai vietējos pārvadājumus, un nekādu lielu efektu tas nerada. Šeit ir nepieciešama saskaņot rīcību. Paldies! Sarunājos ar Latvijas civilās aviācijas aģentūras direktoru Māri Gorocovu, un tātad gaisa telpa virs Latvijas oficiāli paliek slēgta līdz rītdienas 9:00 rītā. Un prognozes nav iepriecinošas. Spēlnu mākonis ir sablīvējies virs visas Latvijas teritorijas līdz 6 km augstumam. Eiropas meteorologu prognozes liecina, ka šādi apstākļi visticamāk saglabāsies līdz trešdienai, ceturtdienai, jo vulkāna izvirdums Islandē turpinās un veidojas arvien jauni pelnu putekļu mākoņi, un arī tos vējš šobrīd pūš uz mūsu pusi. Aviosabiedrības aicina sekot līdz jaunumiem, to mājaslapā savukārt ceļotājiem jāmeklē citi pārvietošanās veidi. Par spīti lidošanas ierobežojumiem vairāku valstu līderi tomēr atraduši iespēju ierasties uz Polijas prezidenta Leha Kačīnska un viņas sievas Marijas bērēm. Bēres noslēguši sēru nedēļu, kuras laikā tūkstošiem poļu piemin mirušo prezidentu un pārējās augstās amatpersonas un prominences, kas pirms nedēļas gāja bojā aviokatastrofā. Maija Surska stāsta vairāk. Lai gan Eiropas gaisa satiksmē dēļ Islandes vulkāna izvirduma valda liels hauss, Krievijas prezidents Dmitrijs Medvedjevs un Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs izšķīrās par labu lidojumam uz Poliju. Tikmēr daudzi citi valstu līderi ceļošanas problēmu dēļ bija spiesti atcelt savas vizītes. No plāniem piedalīties bērnu ceremonijā atteicies ASV prezidents Baraks Obama, Vācijas kanclere Angela Merkele, Francijas prezidents Nikolās Sarkozy un Lielbritānijas princis Čārlis. Tuvāko valstu līderi, tostarp arī Latvijas prezidents Valdis Zatlers, uz Poliju devās ar auto. Manuprāt, tās ir neizbēgamas sekas pašreizējiem laika apstākļiem. Nolaišanās vienkārši nav iespējama. Mēs negribētu, ka kāds riskē ar savām dzīvībām, lai tiktu uz šejieni. Mums jau tā pietiek ar savu rūgto pieredzi. Oficiālā sēru ceremonija notika Krakovas Dievmātes bazilikā. Misē piedalījās tikai ģimenes locekļi, draugi un ārvalstu līderi, bet ap 40 000 poļu tai varēja sekot uz ārpusē izvietotiem lieliem ekrāniem. Mēs šodien atvadāmies no Polijas republikas prezidenta, profesora Leha Kačīnska un viņa sievas Marijas. Kad viņi sāk ceļojumu, kas viņa dzīvē izrādījās pēdējais, viņu mērķis bija izrādīt godu mūsu noslapkavotajiem biedriem. Lai piepildītu šo savu vēlmi, viņi samaksāja visaugstāko cenu. Pēc ceremonijas zārki tūkstošiem sērojoši cilvēki pavadīti tika nogādāti uz bērnu ceremonijas norises vietu Vāveles katedrālē. Ļaudis prezidenta ceļā meta ziedus un māja ar Polijas karogiem. Pēc tam cauri pilsētai zārki tika aizvesta uz Vāveli, kur prezidentam par godu nogranda 21 salūta zalve. Maija Surska, LNT. Lai godinātu bojāgājušā Polijas prezidenta Leha Kačīnska piemiņu, šodien 12:00 visā Latvijas teritorijā bija izsludināts 3 minūšu klusuma brīdis un bija iedarbināts trauksmes sirēnas. Arī transporta līdzekļu vadītāji bija aicināti iespēju robežās apstāties un ievērot 3 minūšu klusuma brīdi, taču pēc LNT novērojuma gan autovadītāji, gan sabiedriskais transports turpināja ierastās gaitas. Šoreiz sirēnas nebija saistītas ar avārijas vai katastrofas draudiem, līdz ar to nekāda tālākā rīcība nebija nepieciešama. Sirēna iedarbināšana bija kā piemiņas pasākums, tomēr ne visur cilvēkiem bija skaidrs to skanēšanas iemesls. Par palīdzību Daugavpils vicemēra Grigorija Ņemcova slepkavības atklāšanā apsolīta 10 000 latu atlīdzība. To apņēmies izmaksāt Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja padomnieks Igors Maleškovs un uzņēmēja grupa kā atlīdzība par sniegto informāciju, kas palīdzēs tiesību sargājošām institūcijām atklāt šo noziegumu. Ņemcovs tika nošauts piektdienas vakarā Daugavpils centrā. Netālu no slepkavības vietas vēlāk atrast pistoli, no kuras visticamāk arī izdarīt šāvienu. Policijai izdevies atrast arī citus lietiskos pierādījumus. Pēc aculiecinieku liecībām izveidots iespējamā slepkavas fotoattēls un iedzīvotāji aicināti ziņot, ja tam līdzīgs cilvēks ir redzēts. Tikmēr šajā nedēļas nogalē milzīgos apjomos Latvijā atkal dedzināta kūla. Pagājušajā diennaktī vien reģistrēts 123 pērnās zāles ugunsgrēki līdz pat 100 hektāru platībā. Lielākie kūlas ugunsgrēki bijuši Jelgavas novada Svētē, Priekuļos un Dobeles novada Bikstos. Iecavā līdz ar 30 hektāriem kūlas nodegusi arī kāda vasaras māja. Krustpils novadā kūla degusi 30 hektāru platībā un nodedzis kādu šķūņu jumts. Savukārt Liepājā
degušas Niedres 200 hektāru platībā. Kopš aprīļa sākuma Latvijā kopumā reģistrēti jau ap 1000 pērnās zāles dedzināšanas gadījumu. Nopietni cietuši vismaz 4 cilvēki. Ugunsdzēsēji atgādina, ka par kūlas dedzināšanu draud naudas sods no 200 līdz 500 latiem vai pat administratīvais arests uz laiku līdz 15 diennaktīm. Piejūras pludmales vasarā draud pārvērsties lielā atkrituma kalnā. Piejūras zonas patiesā īpašniece valsts nav noteikusi, kura ministrija konkrēti atbild par apsaimniekošanu. Uzņemoties morālu atbildību, līdz šim atpūtnieku atstātos atkritumus savākušas pašvaldības, bet tām pacietības mērs ir pilns. Kā cīņa par Baltijas jūras un Rīgas jūras līču pludmaļu juridisko statusu ietekmēs sauļoties un peldētāju gribētājus, stāsta Uldis Āboliņš. 5000 kilometru garā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes josla pieder valstī, bet neviena no ministrijām valsts vārdā nav devusi ne santīma pludmaļu labiekārtošanai un regulārai sakopšanai. Finanšu ministrijas šīs nedēļas paziņojums, ka naudu valsts nedos arī šovasar, iedzins pašvaldības atkal stūrī. Šajā gadā viņām vienkārši nebūs šīs naudas. Tad vajadzēs izšķirties, vai nu mēs pabalstam savus vietējos iedzīvotājus ar kādiem pabalstiem, ja, vai mēs arī tātad veltam šos finanšu līdzekļus piekrastes sakopšanai. Rojas novada dome akcentē, valsts piespiež pašvaldības pārkāpt likumu. Mums šie jautājumi vienalga jārisina, tad mēs kopiem darām, un kaut gan no otras puses mēs nedrīkstam izlietot savus līdzekļus uz svešu īpašumu apsaimniekošanu, bet šī gadījumā jau viss piever acis. Turklāt, tā kā valsts nav ierakstījusi piekrastes joslu zemesgrāmatā, faktiski nav iespējams attīstīt turisma infrastruktūru un nesot iespējams piesaistīt, piemēram, Eiropas Savienības zivsaimniecības fonda naudu. Kaut vai elementāri, ja mēs gribam ierīkot kafejnīcu, tad mēs paši savā būvvaldē nevaram pašvaldībai izsniegt būvatļauju, jo tas īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Ja valsts neatrisinās gadiem ilgušo īpašumu tiesību jautājumu, Piejūras 16 pašvaldības ir gatavs arī radikālākiem risinājumiem. Pašā karstākajā turisma sezonā 10 dienas jūnijā un 15 dienas augustā pašvaldības sola nesavākt un neizvest atkritumus, nelabiekārtot pludmales un arī neatbildēt par drošības pasākumiem. Tieslietu ministrija jau pērn sagatavojusi priekšlikumu, valstī būtu jāatsakās no jūras piekrastes un tā jānodod pašvaldību īpašumā. Pret to un pludmaļu ierakstīšanu zemesgrāmatā iebilstot Saeima. Viņi nevirzīja šo likumprojektu pat izskatīšanai pirmajā lasījumā, arī nenoraidīja to, un tā viņš šobrīd ir Saeimā. Un mums burtiski mēnesi atpakaļ Saeima uzrakstīja vēstuli, vai mēs gribam turpināt darbu pie šī likumprojekta. Mēs, protams, atbildējam, ka jā, jo mūsu skatījumā ir jābūt skaidrībai. Kamēr varas gaiteņos notiek cīņa, tikmēr Jūrmalas dome ir labvēlīgākā situācijā no visām citām Piejūras pašvaldībām. Iebraukšanas maksa kurortpilsētā sedz visus pludmales uzturēšanas darbus. Pludmales sakopšanai summas iespaidīgas. Pērn par 87 000 latu pirkti jauni soliņi, miskastes un algoti sētnieki, 56 000 latu tērēti pārvietojamo toalešu iegādai, bet izrādās pirms gada pirktās miskastes un soliņi jau savu laiku esot nokalpojuši un šogad atkal tiks tērēti 10 000 latu. To iegādēja Jūrmalas doma kopumā šogad kops piekrasti par 115 000 latu. Uldis Āboliņš, Evars Baltmanis, LNT. Šovakar uzreiz pēc ziņām LNT kanālā skatieties vērienīgā muzikālā šova Okartas akadēmija lielo svētdienas koncertu. Un šobrīd esam sazinājušies ar Dagmāru Legantu, kas atrodas Rīgas kinostudijā un tūliņ pat pastāstīs, ko tad būs iespējams dzirdēt šī vakar lielajā koncertā. Sveika, Dagmāra! Sveiks, Ivo, un sveiki visi LNT skatītāji! Tik tiešām jau pēc maza mirklīša turpa sāksies Okartas akadēmijas lielais koncerts. Un kas būs šovakar? Nu, šovakar mēs skatīsimies un klausīsimies mūsu Latvijas mūzikas populārāko mūziku, kas visi saistīts ar Radio SVH top. Tas nozīmē, ka mēs varēsim dzirdēt, kā studenti izpilda vispopulārākās šī gada dziesmas. Un interesanti būs tas, ka gan jūs varēsiet redzēt viņus pašus jaunā interesantā amplua, gan arī jūs varēsiet noklausīties visiem zināmas dziesmas, bet interesantākā apdarē. Tik tiešām daudz interesantu lietu, ko varēsiet skatīties un klausīties, un mīļie skatītāji, esat kopā ar mums, jo tieši jūs izšķirsiet, kuram no Okartas studentiem šis būs pēdējais koncerts.
Tiešām būs interesanti. Palieciet kopā ar mums. Ivo? Paldies, Dagmār. Tātad palieciet kopā ar LNT. Tūlīt pēc ziņām Okardas akadēmijas lielais koncerts tiešraidē no Rīgas kinostudijas. Un vēl tikai informēšu par gaidāmo laiku. Šonakt valsts lielākajā daļā gaidāms nelielas lietus. Dienvidu-rietumu vēju brāzmās pūtīs līdz 15–18 metriem sekundē, bet Kurzemē un Vidzemē pat līdz 20 metriem sekundē. Maksimālā temperatūra gaidām +6, +11 grādu robežās. Rītdienā, sākot no rietumu rajoniem, debesis skaidrosies. Austrumu rajonos gaidāms nelielas lietus. Pūtīs mērens ziemeļrietumu vēju. Dienā gaiss iesils līdz +7, +12 grādiem. Visu nākamo nedēļu laika apstākļi būs salīdzinoši vēsi, biežāk gaidām nokrišņi, turklāt ne tikai lietus, bet atsevišķās dienās pat slapjš sniegs. Vējš pūtīs no dienvidu-rietumu puses, pa laikam no ziemeļrietumiem un būs brāzmains. Dienas laikā gaisa temperatūra būtiski nepaukstināsies, bet debesīm skaidrojoties un vējiem nedaudz pierimstot, naktis būs augstas, daudz viet pat nedaudz piesals. Un tātad tūlīt LNT kanālā Okardas akadēmijas lielais svētdienas koncerts, bet vēlāk skatieties spraigas sižeta piedzīvojumu filmu Rembo 4 ar Silvestru Stallone galvenajā lomā. Lai jums jauks vakars!